Šis slēdzis var daudz. Tātad telefonā varam ieslēgt toaletes gaismu. Tālāk ir vannas sistēma. Un arī pats koridors. Un varam arī visu izslēgt. Kā jau notumēts reiz, tātad koridorī man ir jauns risinājums gaismā. Citās istabās jau es parādīju. Tur man bija relēji, IKEA gudrās spuldzes un virtuvē arī bija Sonoff relēji ar gudro slēdzi. Šeit tātad ir viss vienā Sonoff gudrais slēdzis, kas arī ir kā slēdzis, jo nav nekāda relēja papildus jāuzstāda. Tātad šeit man ir Sonoff gudrais slēdzis, tas izstāsta apmēram šādi. Viņš ir viss vienā, tātad var savienot ar Wi-Fi un tālāk, kā jau es pašā sākumā parādīju, kontrolēt ar telefonu. Šajā gadījumā man šeit ir ar 3 pogām, tātad gan tualete, vannas istabā un arī grieztu gaismas priekš koridora. Un otrā koridora galā man būs ar 2 slēdžiem, tātad otrā galā koridorim gaisma un varēs arī izslēgt šo koridoru gaismu. Tātad šis slēdzis ir vienā koridora galā, tātad šeit lampām, un tad pie ieejas būs otrs koridora slēdzis, šis te, šobrīd te ir pagaidu slēdzis, lai varētu ieslēgt gaismu, un tad ar šo varēs kontrolēt gan tajā galā gaismu, gan arī šeit. Tātad ar vienu varēs ieslēgt vienu, ar otru. Jā, jāņem vērā, ka šis nav pats lētākais risinājums. Ja man šeit pagaidu slēdzis, labi, tas nav zemapmetuma slēdzis, bet viņš maksāja €70 kā pagaidu slēdzis, tad šis ar 2 pogām, manuprāt, izmaksāja kaut kādi €15, un ar 3 pogām jau bija apmēram €20. Tā kā kopā ir diezgan dārgi. Protams, es viņus neiegādājos, lai varētu ar vienā galā izslēgt otrā pusē gaismas. To, protams, varētu ar kaut kādu €5 vadu, ievelkot papildus vadu no vienām lampām uz šo slēdzi. Bet vēlāk arī plānots šeit koridorī kaut kādu automatizāciju, piemēram, kā atnāk mājās, tad vai no ar sensoru vai ar kaut ko tādu kustību sensoru, piemēram, kā gaisma automātiski ieslēdzas. Tad pašu slēdzi pievienot pie elektrības nav nekas sarežģīts. Tātad šeit kā parastiem slēdžiem ir vairākas ieejas, viss ir uzrakstīts un uzzīmēts, kā arī pamācībā viss jau ir pateikts. Tā kā nav nekas savādāks kā parastam tipiskam slēdzim. Ko vēl no šī slēdža var iegūt? Tātad var redzēt, ka šobrīd ir ieslēgta koridora gaismā, deg spilgtāka lampiņa. Protams, parastiem slēdžiem arī ir tāda iespēja, ka ir LED diodes, kuras parāda, vai ir ieslēgta vai izslēgta gaisma. Bet, ko parastiem slēdžiem nevar dabūt, šeit ar aplikācijas palīdzību var kontrolēt, cik spilgti viņas deg, vai viņas vispār ir dega vai ieslēgtas, izslēgtas. Tā kā man šobrīd ir uzstādīts, ka viņas izslēdzot ir ļoti blāvas un ieslēdzot tātad ir spilgtāka, ka var redzēt, ka gaisma šobrīd ieslēgta. Protams, kā es iepriekš minēju, viņas var savienot ar Wi-Fi, bet, ja arī nav interneta savienojumā, šie slēdži strādā kā parasti slēdži, nekāda atšķirība vai ir pievienots gudrai mājai vai nav. Tagad es visu varu kontrolēt ar telefonu, veidot dažādas automatizācijas, ja vajadzīgs. Un, jā, kā jau minēju, tad otrā koridora galā būs otrs slēdzis, lai varētu ieslēgt gan šeit koridorī gaismu, gan arī pie ieejas durvīm. Tas arī viss par šiem 2 slēdžiem, vēlējos parādīt, kā tad viņi izstās. Šobrīd jau kādu laiku man šeit stāv, viss strādā labi. Tā kā redzēsim, kā būs tālāk.